Šajā video mēs pastāstīsim par garīgām praksēm, par garīgajiem visādiem meklējumiem, meditācijām, jogām, par cilvēkiem, kas tajā visā nododās, jā, retrītiem, braukā vis kaut kur tur pie visādiem tur guru skolotājiem tā tālāk, par šo visu pastāstīšu. Tajā redzējumā, kāds man ir tagad uz to visu atvēries. Kaut kādā. Kāpēc es vispār par šo tēmu gribu parunāt? Jo vajag drusku atšķetināt, ja parādīt gaismā vienu instrumentu mehānismu, kas šajā visā darbojās. Svarīgi, lai cilvēks izprot, kāpēc viņš ar to visu nodarbojās. Jo, ja viņš to dara kaut kādā tā iemesla dēļ, kur es tās pateikšu, tad viņa darbībā iznākums sekas, ja viņš tajā ļoti, ļoti dziļi un ilgi ienirs, varbūt negatīvs, tas ir jāsaprot. Bet, ja viņš to dara ne dēļ šī aspekta savādāk, jā, tad tur nav nekāds negatīvs, tur tieši otrā tas tā kā zobus tīrīt, apmēram, jā. Varbūt jau no šāda skatu punkta, un tur ir viss apsveicami un labi. Un kas tas ir tas par to iemeslu, par kuru es jums minu, kāpēc, teiksim, tas iemesls var radīt dažādas bīstamas situācijas cilvēkam dzīvē. Tas ir tas, ja cilvēks ar to visu nodarbojās kā kompensācijas mehānismu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka viņš savā dzīvē nav realizējies. Viņš savā dzīvē tāds cilvēks, pieņemsim, viņam ir problēmas attiecībās vai problēmas attiecībās ar ģimeni, vai viņam ir izjukusi ģimene vai vēl kaut kādas lietas notikusi, viņš jūtās slikti, jūtās tāds tā kā pamests, vai es nezinu, tur dažādas sajūtas var būt. Lai to visu risinātu, jā, kāpēc viņam ir tādas sajūtas? Jo katrai sajūtām ir kaut konkrēts iemesls, kāpēc, teiksim, cilvēks tā jūtās. Ja cilvēkam viss ir kārtībā, viņš ir tīrs, jebkurās situācijās, kas viņam notiek, viņam varbūt parādīties sajūta īslaicīgi, parādās, pazūd, aizmirst, viss. Viņš tālāk dzīvo. Tas tā kā tāds īslaicīgs tāds piedzīvojums, jā, filmas sižetiņš maziņš, kas atvērās. Bet ja cilvēku tas reāli visu laiku triggero, tā kā kairina, un vai ilgi tiek liek tā justies, tad tas jau ir iekšā sēž, un to ir jāstrādā. Ja ar to nestrādā, tad vienkārši tu tā kā mūc prom, jā, no tām problēmām, tā var teikt, no tās situācijas mūc prom, tev tā kā rāda iekšēji un fiziski, un tā kā ekrāna lampiņa deg, jā, ka tev ir kaut kāda problēma. Rekurs pasties, pievērst tai uzmanību, saproti vispār būtību, kas tas ir, tiec ar to galā, lai pēc tam tu vairs tādās situācijās vai kaut kā līdzīgās, lai tu vairs tā nejustu, tā sanāk, tu esi sevi uzlabojis, palicis labāks, spēcīgāks. Tā vietā cilvēks kompensē šīs sajūtas, lai nejustu ar kaut ko pretēju, jā, un tur nāk klājā meditācijas, pašatklāsmes un visas šitādas lietas. Ļoti bieži, arī man īstenībā tā bija, ka tajā cilvēks ieņem ko iekšā, tad, kad viņš, pieņemsim, materiālā pasaulē nevar sevi realizēt, jā, viņš nedabū to, ko viņš grib. Viņš ir vīlies, jā, tajā materiālā pasaulē, vīlies sevī, savās spējās, un, lai nebūtu psihē smagi, jā, just tos negatīvos stāvokļus, ka viņš ir vilšanās, jā, vajag kaut kur tā kā kompensēt. Un viņš kompensē ar to, ka viņš pārlec uz garīgo, sāk tur visu kaut ko darīt, tur meditēt, tur, nezinu, muzicēt, tur, jā, ceļot visur riņķi pa kādiem retrītiem, jā, būt tāds asketisks, tāds, var teikt, tāds nepiesiets dzīvesveids, viņš pēc tam stāsta, cik viņš ir brīvs, cik viņš ir laimīgs, nauda nav galvenais, materiālais nav galvenais, vispār viņš jūt, ka tie cilvēki, kas kaut ko tādu dara, tur kaut kur tie strādā, tur viņiem ir atbildība, pieņemsim, jā, tur ģimene un tā tālāk, tur visādi saistības, jā, ka viņi ir īstenībā, viņi nesaprot, kas ir brīvība, viņi sevi ir iejūguši tajā visā, jā, un tā tālāk. Viņš kā jūtās pārāks par viņiem, jā, viņam tas viss nav, un viņš jūtās it kā labi. Bet patiesībā tas cilvēks, kurš tā dara, viņš ir kompensācijas mehānismā. Viņš kompensē to savu nevarību materiālajā pasaulē ar varību tajās visās garīgajās lietās. Jo tad, kad viņš var kaut ko, viņš jūtās labi. Tātad viņš grib reāli materiālajā pasaulē, viņš arī gribēja justies labi, bet viņš tur nevarēja. Jo nesanāk, jā, tātad kaut kas traucē.
Tā vietā, lai skatītos, strādātu ar to, kas viņam traucē, reāli sevi attīstītu, virzītu, mācītos, uzlabotu, lai to pārvarētu un realizētu, jeb sasniegtu kaut kādu rezultātu, kādu viņš vēlas sasniegt. Un tajā visā procesā ejot, saprotot, ka tas ir izaugsmes un attīstības process, un viņu tieši tā arī uzturot un esot ar viņu harmonijā, ja? Tā kā attīstot sevi konkrētas prasmes spējas. Tā vietā notiek kompensācija, no tā visa tā kā visam tiek pateikts ne, un šie stāvokļi tiek kompensēti, kurus viņš gribētu tur just ar garīgo. Garīgā jau nav mēraukla, jā. Tev ir rezultāts vai nav rezultāts. Tur ir tikai tāds virspusējais, tāds lidināšanās sajūtās. Ar kāda atšķirība nav no narkomāna, kurš devu, vai tur uzpīpē kaut kādas tur to kaņepes, jā, un jūtās tur tāds apgaros, tur kaut ko tur gudri tur stāstu, tur runā, tur kaut kādas tur idejas, tur kaut ko tur uzmet, jā, tur jūtās baigi mierīgs, tāds visus tur varbūt tur mīl, vai kas tur par emocijām. Un kad to visu noņem nost, reālajā pasaulē viņam tā nav, jā, un reālajā pasaulē viņš neko nevar, jā. Lūk, ilūzija tiek radīta. Un cilvēks, kurš ir garīgajā, jāskatās, vai nav gadījumā šāda ilūzija radīta. Jo kāpēc ir vajadzīgs garīgais aspekts? Tas tā kā duša. Tā kā duša priekš ķermeņa, lai tu attīrītu netīrumus, jā, lai tur labi smaržotu, būtu pievilcīgs, tīrs mati, tāds skaists, foršs, labi justos. Augstais ūdens, karstais ūdens, jā, tas viss tas termo. Savam ķermenim kaut ko labi iedot, jā. Lūk, tādā veidā tā kā relaksē, atjauno ķermeni, iespērē pēc tam ar krēmu, viņš tev ir pateicīgs, viņš jūtās labi, tu jūties labi, jā, visi tā kā harmonijā. Garīgais meditācijas, jogas un viss šitais pārējais ir tieši tāds pats mehānisms. Tu šādā veidā pieslēdzies sev iekšēji, jā. Atslēdzies no visa apkārtējā, pieslēdzies sev, pabaro savu dvēseli, savu garu, savu šo smalko pasauli, iespējams ar turienu dabo atbildes, kas tev ko un kā ir jāvirzās, jā. Esi jūtīgāks, esi tā kā harmoniskāks, tiec varbūt mierīgāk stresu tādā veidā, tā kā nomet nost, jā, teiksim, kaut ko tādā veidā var nomest. Un tu uztur sevi tādā kā balanciņa, tā kā dušiņa. Lūk, šādā aspektā tas ir superīgi, forši, tā var darīt, neko cilvēks tādā veidā nekompensē, viņš saprot, kas tas tāds ir par rīku. Tad, kad cilvēks sāk kompensēt, kā ļoti daudz dara, es arī tā darīju, tad sākās lielās problēmas ar laiku. Viņas uzreiz nerodas, viņas no laika sāk parādīties tās problēmas. Cilvēks kompensē, gadi iet, gadi velkās. Un pēc tam, pēc kāda laika, viņš tāpatās tiek iemests atpakaļ sociumā. Gadi ir pagājuši, viņš saprot, ka viņš ir nekas, viņš ir nekur un viņam nekā nav. Un viņš ir atkal turpatās, kur viņš bija ļoti, ļoti sen atpakaļ, viņš to apzinās un saprot, un vienīgais viņam psihē ir izēja, jā, kā var teikt, nojūgties, jā. Tā, vai atgriezties atkal atpakaļ un jau izvēlēties to ceļu, kuru viņš ir iegājis tur, jā, samierināties ar to un tur palikt, un vismaz tajā būt priecīgam, tur kaut kādā veidā sev realizēt, jā. Jo, jā, vai arī otrs, lūk, ir nojūgties, jā, citi, teiksim, tādā veidā nojūdzās, viņiem ir psihiskie traucējumi. Jā, jo viņi visu laiku ir vienā pārspīlējumā, visu laiku ties kompensējušos mehānismus, un tā kā var teikt, ka mūk no sevis, un tas beigās noved pie visādiem šādiem stāvokļiem. Lūk, tas viss ir jāsaprot. Es, protams, arī tagad nerunāju par tiem cilvēkiem, kuriem tas ir dzīvesveids. Sākotnēji, viņam tāds ir dzīvesveids, pieņemsim tajās visās, kādās Indijās, jā. Kaut gan tur viņi arī, jūs varat redzēt, ka tur tas strādā kā kompensācijas mehānisms. Daļa kā, tāpēc, ka riņķī ir milzīga nabadzība, netīrība, viss haos, viss tāds pretīgs. Un lai kompensētu, ka tas ir it kā ok, jā, ka tā ir, ka tas nav svarīgi un tā tālāk, lai to visu savu nevarību, šo savu netīrību, šo savu jā, tā kā tādu, tās ir tās sajūtas, kuras patiesībā viņam ir. Viņas kompensē ar garīgumu, jā, ka tur ir garīga valsts un viss šitais, un daudz tempļu būvē, un jo vairāk tos tempļus būvē, jo vairāk cenšas kompensēt šo savu patieso īsto dabu, šīs visas tās negatīvās emocijas, kuras viņam no ģenētiski no paudzes paudzē ir nodotas, jā, visiem viņam tur ir viņas. Lūk, tur ir izteikts tas kompensācijas mehānisms. Un, protams, arī biznes, jā, tur ir ļoti daudziem tas viss ir biznes, jo pastieties filmu
telepāts, kā viņš saucās, tā ar to indiešu aktieri. Nu, tur būtība ir tāda, ka viņš tā kā citplanētietis atlidoja uz Zemi, un tieši Indijā, un tad viņš tur analizēja tās reliģijas, viņš tur gribēja ar Dievu atrast, tāpēc, ka Dievs viņu varētu atpakaļ esotīt uz māju, viņš bija medaļonu, tā kā rācija pazaudējis, viņam atņēma viņu. Tad viņš meklēja, viņam pateica, ka Dievs tev atbildēs, kur tas ir. Un tad viņš beigās izsacināja, ka tas viss ir, cik viegls biznes tas ir, ka tur ir ieguldījums tikai akmenis, jeb stupa statujā, un tur kaut kāda svecīta, dūma, vīraciņš, un kaut kas uzpilnāt kaut krāsa, un visi cilvēki, kuri jūt stresu, viņi tur pieraduši, ka viņi lūdzās, un viņi dod tam akmenim uzreiz sāka ziedojumi parādīties. Viņš saka, skatieties, kur stundas laikā mēs savāksim, pastieties, cik daudz naudas šeit. Un nekas nav jādara, tur ļoti viegls tas pasākums. Tā kā tur ļoti daudz, kur tas viss ir biznes, teiksim tāds. Es nesaku, ka tas sliktākais tāds, jo tur tiek būvēti templi, tiek būvēti kaut kādi tur nabadzīgajiem palīdz, pārtiku dālā, tur medicīnas iestādes tiek būvēts un tā tālāk. Vienkārši veids, kā no cilvēkiem dabūt naudu. Tāds. Viņš pēc tam netiek tur nekur tāds negatīvajos baigajos pasākumos aizlaist. Lūk, tāds par šo garīgo, jāsaprot, kas tev ir, kāpēc tu to dari. Vai tev gadījumā nav apakšā kāds kompensācijas mehānisms, kāpēc tu to dari. Ja tev ir kompensācijas mehānisms, tad ir jāsaprot, no kā tu mūc patiesībā. Jo ātrāk, teiksim, notiek apzināšanās, jo ātrāk var sākt attīstīties īstenībā, jo lai attīstītos, vajag nevis mūkt no kaut kā, bet iet pretī tam, kur tev kaut kas nesenāk, mēģināt ar to tikt galā, skaidrībā, no kurienes tas ir, varbūt kādas prasmes vajag jaunas attīstīt. Un tad tu sāc tajā attīstīties, to kā objektīvi izvērtē situāciju. Ja rodas iluzori izvērtē situāciju, tad loģiskā reakcija rīcības arī ir iluzoras, nepareizs, kas to neizved ārā. Tādā veidā cilvēks jau var ievilināt slazdā, kurā viņš, teiksim, paliek dzīves laikā un viņa netiek ārā, un tad atkal jāpārdzimst, lai atkal to pašu risinātu uzdevumu. Tā ir tā saucamā pārdzimšana, tad tā notiek. Lūk, šāds video. Ar šo es beidzu šo video, rakstiet komentārus, pierakstieties kanālus, spiežiet laikus, dislaikus, kā gribat. Un tiekamies manos nākamajos video. Sargiet sevi savus tos, ar jums bija Salants, un tā, lai jums viss ir labi. Čau!